Šodien otrdiena un otrdienās kripto numur 1 8 vakarā YouTube tiešraidē. Pievienojies un tev būs iespēja tikt pie Taņa Maka. Izskatās, ka Trumpa un Elona Muska kašķis mazliet nomierinājies ir, jo Trumps pateica to, ka viņš nepārdos Teslu un lietos Starlink, kā arī Elons Musks no sava X konta izdzēš ierakstu, kur viņš rakstīja par to, ka Trumpa tarifi novedīšot Ameriku recesijā šī gada otrajā pusē. Interesanta situācija vakardien notika ar Paragvajas X kontu. Tas ziņoja to, ka Bitcoins ir apstiprināts kā oficiāls maksāšanas līdzeklis, un pēc tam arī nāca ziņas par to, ka X konts ir uzlausts un vienkārši bija ierakstīta fake ziņa. Canary Capital iesniedz Injective Staked ETF. Ņujorkā tiek arestēts kriptovalūtas dibinātājs par savas kriptovalūtas uzņēmuma izmantošanu nelegāliem nolūkiem, lai pārskaitītu 500 miljonus ASV dolāru no sankcionētās Krievijas uz ASV. Visu svarīgo atradīsi www.kriptonumur1.lv, kā arī mūsu Telegram kanālā. Visi linki profilā aprakstā.